Par Eiropas parlamentu vēlēsim kara laikā, un ir ļoti svarīgi, kāds būs nākamais Eiropas parlamenta sasaukums. Būtiski, lai tas atbalstītu Ukrainu līdz tās pilnīgai un galīgai uzvarai un Krievijas sakāvei. Tas ir arī Latvijas drošības jautājums. Kā Saeimas priekšsādātāja un aizsardzības ministre ar drošības jautājumiem esmu strādājusi dienā. Nacionālā apvienība vienmēr ir iestājusies par valsts aizsardzības dienestu, un es esmu gandarīta, ka rekordīsā laikā ir izdevies to izstrādāt un arī ieviest. Kopā ar Kanādu vienojāmies par Kanādas vadītās NATO brigādes izveidošanu, un Kanādas tanki Leopardi jau rūcina pa Latvijas ārēm. Ir izdevies vienoties un uzsākt Sēlijas poligona izveidi. Ir jāpanāk solidārs Eiropas Savienības atbalsts mūsu austrumu robežas stiprināšanai un militārās industrijas attīstībai. Eiropas parlamenta vēlēšanās balsosim atbildīgi, balsosim par Eiropas Savienības un Latvijas drošību.